Atbrauca, dižanie, ražanie. Mēs esam priecīgi jūs šeit ieraugot. Jā, jo, ziniet, šodien, laikam tikai šodien viņš uz ielas viņu ieraudzīja tūlīt zem rokas un prom uz Zaksu. Ja, tā bija, vai ne? Meitene mana mīļotā, meitene mana ilgi gaidītā, šodien man sacīja. Šovakar teikšu tev vārdus, vārdus, kas nāk man no sirds, vārdus, kas dvēselē krāti ir man, vārdus, kurus grib manas sirds. Lai iedzeram šovakar svinam, lai mīlam un līksmojamījās, lai labākos vārdus mēs mīnam un laimi mēs vēlējam tev. Lai labākos vārdus mēs mīnam un laimi mēs vēlējam tev. Un viss, lai jums būtu rozēm kaisīts, rožlapiņām, kā tas bija šodien. Diviem cilvēkiem, kas izvēlējušies viens otrus pret daudziem citiem un vēlas sagādāt viens otram prieku, jāgatavojas vienmēr būt labām stāvoklī, laipnām, apdomīgam, piedošam, pacietīgam, priecīgam un līdz pat mūžu beigām. Cienīt viens otru labās īpašības un trūkumus. Bet mūsu apstāzī tikuši šādi ir
ciešāka kā pati laulība, tā saite, kas nevar brist, tā kopdarbība un viņā stāvēt un krist. Lai jums būtu laimīga turpmāk visa dzīve. Visu to labāko! В семье было две дочери. Сейчас будет еще сын. За вас, дорогие, чтобы у вас все было здорово, удача, здоровья. В общем, все, что вы не пожелали, все сбывалось. И, всего, что вы не задумали, все исполнилось. За вас. Я вас очень люблю и поздравляю вас с этим замечательным праздником, днем вашего бракосочетания. Хочу пожелать, чтобы вы сохранили свою любовь на всю жизнь, чтобы рядом с вами слышали звонкие голоса ваших детишек, чтобы в вашем доме всегда было уютно и тепло. Ну и, конечно, крепкого вам здоровья, радости, удачи и всего только хорошего и положительного. Не забывайте своих родителей. Мы вас любим. Обращайтесь к нам, что в наших силах мы вам всегда поможем. Добрый путь и горько, и горько. Meitenes aplaudējam, девушки аплодисментами. И всем горько, всему залу горько, visai zālē rūgts, visiem rūgts. Šodien man sacīja jā, meitene mana mīļotā, meitene mana ilgi gaidītā. Šodien man sacīja jā, šovakar teikšu tev vārdus, vārdus, kas nāk man no sirds, vārdus, kas dvēselē krātīja man. Vārdus, kurus grib manas sirds. Jāatcerās vienu ļoti lielu lietu, ko es varu pateikt arī, teiksim, no savas ģimenes dzīves. Ģimeni uzturēt, tā ir liela kompromisa cīņa. Un tālēni runājot, tas būs tā, no ābeles nevajag prasīt čiepurus, no piens prasīt ābeles. Tā kā dzīvojiet statisīgi, neprasiet no viena čiepurus, no otra ābeles.